Zelta cena. Vējš no krasta nesa mitruma un aļģu smaržu. Viļņi daudzījās pret klintīm ar dobi troksni. Debesis bija zemas un pelēkas. Ekspedīcija sasniedza salas melnās klintis. Tās pacēlās no ūdens kā asu pūķa zobu rinda. Klinšu ēnā slēpās neliels līcis. Tas vecā, nodzeltējušā kartē bija atzīmēts ar sarkanu krustu. Karte piederēja profesoram Armandam Veisam. Viņš bija miris nabadzībā. Pirms nāves viņš bieži runāja par zeltu. Viņš teica, ka tas ir paslēpts vietā, kur gaisma nesasniedz zemi. Tagad karti rokās turēja viņa bijušais students Marks Feldmans. Viņš stāvēja uz motorlaivas klāja. Marks cieši turēja ādas mapi. Viņš skatījās uz krastu. Šeit, viņš klusi teica, ala zem 3. klints. Ieeja atveras tikai bēguma laikā. Lara, arheoloģe ar augstām pelēkām acīm, pārbaudīja revolveri pie jostas. Vai esi pārliecināts? Viņi jautāja. Varbūt tā ir tikai kārtējā leģenda par lāstu. Marks pasmaidīja. Lāsti neatstāja precīzas koordinātas. Kad ūdens atkāpās, viņi iegāja šaurā spraugā starp akmeņiem. Alā smaržoja pēc mitruma. Tunelis veda lejup. Tas bija stāvs un tumšs. Katrs solis atbalsojās tunelī. Akmeņi zem kājām bija slideni. Lukturu gaisma raustījās. Ēnas kustējās pa sienām. Uz sienām bija dīvaini simboli. Tie neizskatījās seni, drīzāk speciāli uzzīmēti. Tā ir krāpšana, nomurmināja Tomas, 3. ekspedīcijas dalībnieks. Kāds grib, lai cilvēki meklē šos dārgumus ļoti ilgi. Tomēr viņi turpināja iet dziļāk. Tunelis beidzās lielā zālē. Vidū stāvēja masīvs akmens sarkofāgs. Apkārt gulēja rūsējošas ķēdes un auduma gabali. Kāds te jau bija bijis? Varbūt pat vairākas reizes. Marks piegāja pie sarkofāga. Viņa rokas trīcēja, varbūt no augstuma, varbūt no satraukuma. Viņš atvēra vāku. Iekšā bija zelta stieņi, rotas un monētas. Tās klusi spīdēja lukturu gaismā. Starp tām atradās dzelzs slāde. Lara klusi ieelpoja. Ar to pietiktu, lai nopirktu pusi pasaules. Tomas piegāja tuvāk. Tajā brīdī Marks aizvēra lādi. Viņš pavērsa pistoli pret Tomasu. Pusi pasaules nedala uz 3, Marks mierīgi teica. Alā iestājās klusums. To pārtrauca tikai ūdens pilēšana. Lara neizskatījās pārsteigta. Es zināju, ka tu tam gatavojies, viņa sacīja. Tāpēc gatavojos arī es. Skaņa bija asa un plosoša. Alu piepildīja atbalsts. Akmeņi bira no griestiem. Putekļi koda acīs.
Tomass nokrita pirmais. Kad dūmi izklīda, Marks stāvēja viens. Lara gulēja pie sienas. Viņas acis bija atvērtas, bet nekustīgas. Pistole izkrita viņai no rokas. Asins lēni plūda pa akmeņiem. Luktura gaisma krita uz nekustīgiem ķermeņiem. Laiks likās apstājies. Marks smagi elpoja. Viņš paskatījās uz zeltu, tad uz ķermeņiem, tad atkal uz zeltu. Nebija liecinieku, nebija jādalās. Viņš sāka likt zelta stieņas mugursomā. Ūdens līmenis cēlās pārāk ātri. Tunelis sāka pildīties ar ūdeni. Ar katru soli kļuva grūtāk. Augstums stindzināja ķermeni. Akmeņi pie ieejas sāka brukt. Bēgumu bija nomainījis paisums. Marks metās uz izeju. Mugursoma vilka viņu lejup. Ūdens jau piepildīja tuneli. Tas bija augsts un duļķains. Viņš turējās pie akmeņiem un rāpās uz priekšu. Aiz muguras dārdēja krītošie akmeņi. Kad viņš izkļuva ārā, ūdens līmenis bija vēl pacēlies. Laiva bija norāvusies no ankura. Tā lēnām aizpeldēja atklātā jūrā. Marks palika uz šauras klints malas. Viņš bija viens. Mugursoma bija pilna ar zeltu. Atpakaļceļa nebija. Viļņi cēlās arvien augstāk. Debesis satumsa. Marks piespieda mugursomu pie krūtīm un iesmējās. Smiekli bija īsi un aizsmakuši. Dārgumi bija atrasti, un tie piederēja tikai viņam. Zelta cena. Vējš no krasta nesa mitruma un aļģu smaržu. Viļņi daudzījās pret klintīm ar dobi troksni. Debesis bija zemas un pelēkas. Ekspedīcija sasniedza salas melnās klintis. Tās pacēlās no ūdens kā asu pūķa zobu rinda. Klinšu ēnā slēpās neliels līcis. Tas vecā, nodzeltējušā kartē bija atzīmēts ar sarkanu krustu. Karte piederēja profesoram Armandam Veisam. Viņš bija miris nabadzībā. Pirms nāves viņš bieži runāja par zeltu. Viņš teica, ka tas ir paslēpts vietā, kur gaisma nesasniedz zemi. Tagad karti rokās turēja viņa bijušais students Marks Feldmans. Viņš stāvēja uz motorlaivas klāja. Marks cieši turēja ādas mapi. Viņš skatījās uz krastu. Šeit, viņš klusi teica. Ala zem trešās klints. Ieeja atveras tikai bēguma laikā. Lara, arheoloģe ar augstām pelēkām acīm, pārbaudīja revolveri pie jostas. Vai esi pārliecināts? Viņi jautāja. Varbūt tā ir tikai kārtējā leģenda par lāstu. Marks pasmaidīja. Lāsti neatstāja precīzas koordinātas.
Kad ūdens atkāpās, viņi iegāja šaurā spraugā starp akmeņiem. Alā smaržoja pēc mitruma. Tunelis veda lejup. Tas bija stāvs un tumšs. Katrs solis atbalsojās tunelī. Akmeņi zem kājām bija slideni. Lukturu gaisma raustījās. Ēnas kustējās pa sienām. Uz sienām bija dīvaini simboli. Tie neizskatījās seni, drīzāk speciāli uzzīmēti. Tā ir krāpšana, nomurmināja Tomass, trešais ekspedīcijas dalībnieks. Kāds grib, lai cilvēki meklē šos dārgumus ļoti ilgi. Tomēr viņi turpināja iet dziļāk. Tunelis beidzās lielā zālē. Vidū stāvēja masīvs akmens sarkofāgs. Apkārt gulēja rūsējošas ķēdes un auduma gabali. Kāds te jau bija bijis. Varbūt pat vairākas reizes. Marks piegāja pie sarkofāga. Viņa rokas trīcēja, varbūt no augstuma, varbūt no satraukuma. Viņš atvēra vāku. Iekšā bija zelta stieņi, rotas un monētas. Tās klusi spīdēja lukturu gaismā. Starp tām atradās dzelzs lāde. Lara klusi ieelpoja. Ar to pietiktu, lai nopirktu pusi pasaules. Tomass piegāja tuvāk. Tajā brīdī Marks aizvēra lādi. Viņš pavērsa pistoli pret Tomassu. Pusi pasaules nedala uz 3, Marks mierīgi teica. Alā iestājās klusums. To pārtrauca tikai ūdens pilēšana. Lara neizskatījās pārsteigta. Es zināju, ka tu tam gatavojies, viņa sacīja. Tāpēc gatavojos arī es. Skaņa bija asa un plosoša. Alu piepildīja atbalsts. Akmeņi biera no griestiem. Putekļi koda acīs. Tomass nokrita pirmais. Kad dūmi izklīda, Marks stāvēja viens. Lara gulēja pie sienas. Viņas acis bija atvērtas, bet nekustīgas. Pistole izkrita viņai no rokas. Asins lēni plūda pa akmeņiem. Luktura gaisma krita uz nekustīgiem ķermeņiem. Laiks likās apstājies. Marks smagi elpoja. Viņš paskatījās uz zeltu, tad uz ķermeņiem, tad atkal uz zeltu. Nebija liecinieku, nebija jādalās. Viņš sāka likt zelta stieņas mugursomā. Ūdens līmenis cēlās pārāk ātri. Tunelis sāka pildīties ar ūdeni. Ar katru soli kļuva grūtāk. Augstums stindzināja ķermeni. Akmeņi pie ieejas sāka brukt. Bēgumu bija nomainījis paisums. Marks metās uz izeju. Mugursoma vilka viņu lejup. Ūdens jau piepildīja tuneli. Tas bija augsts un duļķains. Viņš turējās pie akmeņiem un rāpās uz priekšu. Aiz muguras dārdēja krītošie akmeņi. Kad viņš izkļuva ārā, ūdens līmenis bija vēl pacēlies.
Laiva bija norāvusies no ankura. Tā lēnām aizpeldēja atklātā jūrā. Marks palika uz šauras klints malas. Viņš bija viens. Mugursoma bija pilna ar zeltu. Atpakaļceļa nebija. Viļņi cēlās arvien augstāk. Debesis satumsa. Marks piespieda mugursomu pie krūtīm un iesmējās. Smiekli bija īsi un aizsmakuši. Dārgumi bija atrasti, un tie piederēja tikai viņam.